Nu čau visiem! Laiks jaunai epizodītei, bet pirms mēs sākam skatīties, man jums ir jāizstāst, kā man iesākās otrdienas rīts. Es jau to biju nofilmējis pa ceļam uz Rīgu, bet es kaut kā nejauši to kādu ir izdzēs. Bet, lai jūs saprast, cik man jautrs bija otrdienas rīts, tad 4 no rīta es braucu jau ārā no Kuldīgas, jo man vajadzēja šo to padarīt garažā. Uzskrūvēt lūpiņu priekšējo. Un tā lūpa man stāvēja iekšā pasātā, un man bija bagažnieks palicies vaļā. Un es tagad nonāku no rīta, tāds pusaizmidzis nonāku uz mašīnu, lieku iekšā somu, un es zināju, ka man uz blakus beņas stāv lampiņas, tās talmu. Es lieku to somu, skatos, nevar redzēt tās lampiņas paspīdina gaismu, nav. Es domāju, labi, varbūt viņas ir aizmugurē kaut kur. Es tagad nolieku to somu, es skatos, lūpa arī nav. Man pirmā doma, es domāju, ej tu nos, ne jau kaut kāds heiterīts par nakti atnācis, un man viņi tur nočieps to lūpu, kaut kur izmets ārā ir. Apstaigāju ap mašīnu, tur papēt, nav. Tad es uzreiz atcerējos, ka Raivs iepriekšējā vakarā brauc uz Rīgu, savai mašīnai kaut ko darīt. Man bija tā bija mana cerība, ka viņš ir uztaisījis kaut kādu prikoliņa manīm un paņēmis viņu līdzā, bet viņš man nevienu ziņu nav devis. Un tad 4 no rīta brauc ārā no mājām, braucu uz Rīgu, lai pastrādātu un pēc tam dotos reisā. Tā kā turpinām skatīties, kas notika tālāk. Jā, bija atpūtā 2 nedēļas, pēc 2 nedēļām izskrēju vienu reisu pa zemi prom apakaļ. Es speciāli to reizi nefilmēju, tādēļ, ka es jau zināju, kāds būs plāns. Plāns bija tāds, ka man bija viena iekraušana, jo man vajadzēja paspēt uz Jubilēju apakaļ. Tad es tur braucu vienkārši un vienu kravu paņēmu un atpakaļ. Tur pilnīgi nekas nenotika, tikai tas, ka mēs ar Aivu kopā braucām un pielikām izkraujoties tajā firmā, kur es parasti braucu izkrauties, kad es braucu pa zemi projām. Izkrāvāmies, izbraucām ārā parkingā, mums bija šīs brīvs laiks un mēs uzlikām galds uz jumta. Tas arī bija labs pasākums, Raivim bija visi strumiņi līdzā. Sēdējām, domāju, ko daram, liekam tur. Vispār sapratām, vai mums viss ir, lai uzlikt. Beigās visi izdarījām Raivi mūrmašīnas un šitie figūri, zāģi, viss bija. Tad baigi interesanti visu tur to pasākumu darījām, kā mēs tur atmērījām, kur viņi tur jāliek, kā atzīmējām un kā izgriezām. Tur čaļu parkingā vienkārši skatās, mēs divi džeki uz jumta sēž, zāģē jumta kopā. To izdarījām, bet sanāca tā, ka bija lūpa jānoņem nost. Viena apmala bija pārāk liela. Tas negadījās, man nav starpība, ka tas gadījās, bet lūpa tika iznīcināta diezgan dūli. Taču maiņiniekam tas gadījās, un es pats biju Rīgā. Tas notika Kuldīgā, un man atsūta bildes, un es tur, ko lai daru, tāds nekur nevar braukt, un es aizsūtu Raivim, ka lūpa sačakarētu, un Raivs, kur viņš ir, kur, kas, ko, kā. Raivs aizbraucis uz Liepāju, bija tāda mūsu brīvajā nedēļā. Raivs aizbraucis uz Liepāju, tur kaut ko, es tur par vienu roku kaut ko daru, es tur pie dakteriem ar otru roku, tur pa to telefonu kaut ko tur. Beigās Raivs, labi ir, es visu izdarīšu. Viņš paņem, sazvanto manu maiņinieku, satiek viņu Liepājā, dabūno kaut kādu čomu Liepājā atķeni. Kamēr maiņinieks pildu degvielu, Raivs nesteidz zem mašīnas, visu lūpu noņem un atved man uz Kuldīgu. Es nākošā dienā uzreiz pie krāsotājiem sanāca tā, kad laikam to lūpu sasita otrdienā vai pirmdienā vai otrdienā, un es jau nākošā dienā jau viņu aizvedu. Pēc nepilnas nedēļas man jau zvanīja čāļi, jau brauc pakaļ, ir gatavs. Bet tagad man nopūta viņu kobras krāsā. Kobra piejauc klāt. Tad acitumē kaut kāda izturīgā krāsa. Tagad vajadzētu būt tā, ja gadījumā iebrauc apmalē, tad nevis lūpa izšķīst, bet apmale izšķīst. Tā kā paldies MKM džekiem, kas man tik ātri un riktīgi labi viss sadarīja. Tā kaut kā, maucam uz Rīgu, cerams, ka tur būs man lūpa, jo man reāli, viņi tur nav, tad ir viss, tad ir čau, tad es nezinu, ko es daru. Un piekab man ir sakrauta, pieskrūvēšu, kaut ko padarīšu, vēl tur ko, galds pieslēgšu,
iekšā un dodam virsū. Es, protams, uz bobenu laižu uz to Rīgu, jo es tagad negribu rēvim zvanīt no prasīt, vai viņš no kaut kāds prikols te izspēlēs no paša Rīga, jo pulkstens ir 4. Tā kā, nu, uz cerību vienkārši laidīšu, uz cerību. Jo vairāk es tuvojos darbam, jo lielāks stress sāk parādīties. Jā, nu tā lūpa tur nav. Vienīgais, kas man te bišķi mierina, ir tas, ka man uz šitā krēsla stāvē tās talmu gaismiņas. Tās arī nav. Es domāju, ka nu, tad jābūt baigam heiterīti, lai viņš man nozakt lūpu un vēl līst pāri visam salonam, te kaut kāds lampiņas paņemt. Reku čučrājus. Viņš ir pielicis lampiņas aizmugurē. Ej noslabs. Man arī tāds būs jāpieliek, jāpastās, kā viņš to ir izdarījis, kur viņš tur vadiņi ir aizvilcis. Bomba. Izmeklē visu sēt, man mašīna nekur nav. Iebraukt iekšā, reku ir. Reku stāv. Ej, nost. Pasakiet, ka viņš nav dūlis čāls. Paņēmis man lampiņu, ne, bet man lūpiņu. Atbraucis un salicis vārdus jau. Atliks tikai pieskrūvēt. Jā. Es nezinu, kā es vai viņš to te visu vispār var atlīdzināt, to, ko viņš man te visi palīdzējis. Jāuzvelk darba kostiums un jāpieskrūvē būs lūpiņa un jāpievieno apakaļ talmu. Jā, nu, viss tā te maldi izšķēdīt apakš. Talmu bija salauzts, bet te viss ir tik smuki sataisīts. Tā kā jauns, tā it kā nekas nebūtu bijis. Ir ko pielēja pillu ar kaut ko. Viss smuki sakrāsoja un uzlaida to kobras krāsiņus. Jā, super. Tā. Raivi, breku jaunumiņš. Vakar 3 stundas čakarējās, lai šito te ielikt, iemontēt. Skaisti. Lūpiņu pielikt, talmu pielikt. Te jāpieliek vadiņu klāt, jāsasien, lai te nekarājās un viss būs izdarīts. Nu ko, viss ir atpakaļ. Vēl paprovēšu mirgalkām, vādievilu kabīnē. Jā, sanāks tā arī pieslēgt. Bet, nu, galveno izdarīja. Un nesanāca man te nofilmēt, kā es pa to jumtu tur fīrējos. Te viens pats vispār nenormāli bailīgi kāpt augšā, kāpt lejā. Bet mirgalkām arī vādus pieliku, ievilku vādu kabīnē. Tagad man vajag dabūt to savienojumu, kur es varu smuki kabīnē pieslēgt. Cerams, ka to šodien izdarīs. Jāsavācās te, jākabinās un lēnām jātaisās uz ostas pusi. Bet, nu jā, grūtākais darbs būs izdarīts. Tam tikai pieslēgs kontaktiņu un viss būs Jimmy. Nu, šitā tam būtu jāizskatās. Es jau tiktokā stāstīju, kā slēgšu viņus klāt pie tālajām gaismām. Kā uzmidžina ar uguņiem arī mirgalks iegriežās. Tur es liktā tā kā 3 kontakts slēdzā, kā viņš tur skaitās. Jā, kad pie tālajiem, kad ieslēdz tālos viņi iegriežās. Vienkārši, kad viņus var ieslēgt, lai mirgo un vienkārši, lai var izslēgt. Jāsavāc visas mantas un kabinamies un maucam reisā. Nē, tīrais reis šis būs. Un es vēl cerēju šodien mašīnu nomazgāt. Laiks briesmīgs. Bet nu jau sākās tās laiks, ka būs jābraukā netīrām mašīnām. Un tagad tīra mašīna, ja ir, tad viņi ir tikai vienā virzienā uz Eiropu. Ja nu gadījumā kaut kāds lietas pa ceļam nelīst, jo apakaļ braucot uz Polijas Lietuvas robežas notiek trakie remonti. Un tur ir tāda dubļi, ka tur momentā mašīna netīra.
jāķer moments, kamēr lietas nelīst. Jāsalai degvielu. Drošiņā iebrauc saldu pusdienas paēst un tad gan varēs gāzt uz ostu. Jūs nevarat iedomāties, ar kādu riebumu es braucu pagājušajā reisā, tāpēc, ka tā lūpa nebija. Man nenormāli besīja tas, kad, ja ir jau kaut kas bijis uzlikts, ja viņš ir jānoņem uz kaut kādu laiku, nezinu, tur jāpielabo vai kā, kad es jau esmu redzējis pirms tam, kā tā mašīna izskatās ar to detaļu, kas ir bijusi virsū, un ja man jābrauc reisā bez viņas, es vienkārši nevaru izteikt vārdiem, cik man tas besīja. Tāpat kā man besīja braukt ar netīru mašīnu. Ja tā detaļa vēl nav uzlikta, tad vēl nav tik traki, ja tu vēl par viņu domā, ka tu viņu kaut kad pieliks un blā, bet ja jau tu viņas bijis pielicis un dabū noņemt nost, tā gan es tūlu sajūta. Bet viss ir atpakaļ, viss ir labi. Iebrauks paēst pusdienas, laiks vēl daudz. Bistro. Kompleksās pusdienas, kaut ko piecīt. Tad gāzīs tālāk. Ostā jāmēģina būs tās mirga algas pieslēgt. €5 dienas piedāvājums. Ir kārtīgi pēsts, var gāzt uz ostu. Baigo laiku nebija sanācis pār 9 braukt. Tagad līdz saldumu braucot, tik daudz mašīnas mirkšķina sveicina. Sveiciens arī jums. Tas tik kaut kāds stundiņa vēl jāpabrauc. Tad jau būsim ostā. Šodien ir mods. Nē, nav. Met ārā pa loku telefonu. Robīts! Tā Jobīts arī. Sākam vākties. Vienreiz varat minēt, ko es izdarīju. Liepājā pie ostas. Liepājā pie Moikas, Liepājā pie ostas ir kā atvērta mazgātu, bet viņi laikam nestrādā. Šodien vismaz. Nebija mieras, paņēmu, atkabinājos un iebraucu vismaz mašīnu nomazgāt. Jo baigi sasmērējusies līdz tejienai. Bet, vismaz mašīna ir tīra. Neko, braucam iekšā ostā. Aiziesim pēc biļetēm un jāmēģina pieslēgt mirga alkas. Ostu vienkārši te piepildīt ir. Labi, kaut kādas vietas vēl ir, bet kaut kādi gudrīši pie iebrauktos, visi sastājušies, nobloķējuši. Tā jau citas te tas pirmais jau arī noliks no tādas vietas kaut ko tur. Kaut kā tikām garām. Ceļanieki, ko nav mogus brauc. Tos arī brauc noteikti čakarēt, ka tur stāv. Nē. Kādam būs nepatikšanas. Tur nav ko stāvēt, jā, Andrejs? Banda ir nostājusies. Neku man jaunums. Man ir jaunums. Nevar saprast, kas tur ir. Man būs šitāds vārds. Nos, cik liels. Jāmēģina tikai taisni ielīmēt. Pārāk, ko tu tur man esi apteicis? Kubīt? Tu šurpdāji? Ko? Kristerītis tur ir rakstīts. Neredz? Tas biļets. Te ķūnings atkal to ostā, kamēr kuģi gaida. Aka caurums tājas. Pēdējie metri. Visam būs. Pagā filmē vēlreiz to. Pēdējie metri. Kas ne? Pēdējie metri? Ko, kārtējais parking ķūnings pabeigts. Aiziet. Bomba. Raivim arī būs. Raivim būs sarkanās. Sarkanās arī ļoti labi izstās. Man ritīgi patīk sarkans, ja man nebūtu oranža mašīna, man arī būtu sarkans mirga algas. Bet kas zina, ja tie manāmie kupoli man derēs, varbūt uzlikšu arī sev sarkans. Beidzot. Kur tu esi?
Es nepamanīju. Gāžam virsū uz kuģi. Mums jau šitā tāda tradīcija ir, ka mēs līdz ar paspējam visu pabeigt, un tad jāsāk kaut kur braukt, ir kaut kur kustēties. Toreiz arī bija, ka likām talmu, arī pabeidzām, bija jābrauc uz kuģi virsū. Uzlikām uz mirgalvas uz jumta, arī bija, kā pabeidzām, bija jābrauc krauties. Tagad tas pats pabeidzām pievienot mirgalvas un atkal jābrauc uz kuģi virsū. Tad jau dosimies jūriņā. Neko īsti nav saprast, bet kaut kur jāstamāja. Rājums sacēlis džipiņā ir, lai talmu nenopučo kuģim laipu, rampu. Es jau ar tam pat darīšu. Ja nebūtu pacēlis, es domāju, ka būtu atsities pret zemi. Jā, nu tagad ir ļoti uzmanīgi jābrauc. Salēkšu tādas te visādas gribambas virsū, tad ir baigi jāizvērtē vietas, kur tu brauc iekšā. Stumamies iekšā kuģī. Ejā stāvā. Ideāli. Skaisti noparkojies. Nav tālu līdz kuģi beigām. Uz lifti jāskrien. Čau. Čau. Jā. Tu nevari jau vinnāt? Tūlīt saradīsies. Obrāk, mums saulēt, ka ir labāk. Filmā? Jā. Jā. Stupid. Tas tāds ir keš? Laikam, jā. Ko sāksim strādāt, ne? Stundiņi? Tu filmēs, es filmēšu. Būs braukšanas kadri. Nav vairs nekāda bazara, jo dūmu daudz nes pēc pažara. Ko lai tādiem padara? Ārkla nav, bet grobs izara. Svētkīt kā Ikarā, bet mēs te šaujam skaļāk nekā Irākā. Nafta manās vienās, taču neesmu steigts. Burnautas orgīni, tas ir laikam safe. Mēs riņķī raujam riepas, kamēr redzam, kas tam gādāja. Džek, būt čievs, būtam slabi tā kā ezerā. Es skaļus tev rīms, lai tu saproti mani. Redz dūmus, redz tačku vītola fani. Mēs esam ejas sešiņi, ja tev balta beidzīts fani. Jā, pārcilāsim dzīvi after party, jā. Es esmu pilnīgi paras džeks, jā, kuram anelīdāk engine checks, jā. Temats nav nevigrām strīdīgs, ja karietē būs RVD, būšu atkal sāsardīgs. Kas tas ir par pasākumu parāk solīts? Neatmeties pat, ja arsenālā tikai bolīts. Konkurence pirkstos koši provē pielikt solīt. Tačka zemāka par 50 ceņu puļu šobrīd. Ja kāds prasīs, ko tu dari, es teikšu stāvoju muļķi. Lūko dzīves upes traumē tik vaļā no tumša duļķa. Malā liekamas ir puškas brāl. Šojam labāk, kad dara glušaku skaļu. Metam nemierus pie malas stāv. Noteikti pēc plāna, riepu dzīves īsti vīri un dāmas. Sežās pie tā laimes rata priecīgi un rāmi. Bet vajag drāmu, tāpēc ierodās Daniels ar savu policista dīpu un aizdedzina bāru. Tik par mata tiesu, kujeks meties riepu sienu. Visi ir haiki agresīvi, ņemam krustā iemet vienu. Divas upsi braucieni, šeit nekad nebūs prieka. Mācies darīt to, kas sejā tavā mieras smaidu liek.
Nu, labs rīts. Jāsaka strādāt. Jā, šoreiz man atkal tuvojas gals Holandē. Un kā tur 10 km aiz robežu. Pulkstens tagad ir 11 un tikai tad man pasauc. Nu labi, ir man sanāk 11 stundu pauzīt. Viņš tā te izkraušana parasti ielokās uz kādam 2 stundām. Jā, pasauc iekšā, jau reku taisos vaļā, jau noši tropīts. Un vakar apstājos te pie firmas, nu nebija miers. Vajadzēja vēl šo to izdarīt. Tad nu novāc visu paneli un ielīmēju vārdu logā. Sanāca tieši tāds, kā gribēju, tajā dāņu plaša dizainā. Tas mazliet ieslīps, lai tā kā iet tam sensoram riņķī. Nevis riņķī, bet nu tā ir sensors muki. Un jā, forši sanāca ielīmēt. Paldies dekoram Kuldīgā. Uztaisīja man šito te uzlīmīt precīzi tādu, kādu es gribēju. Kaut kādu laiciņu apakaļ jau šo te gribēju uztaisīt, bet toreiz kaut kā man likās, ka būs problēma ar to, ka nevarēs uz tās līmes uzdrukāt to zīmējumu, jo nu, viņš ir no iekšpuses uzlīmēts. Bet visu varēja izdarīt un viss sanāca tieši tā, kā gribēju. Tagad tā, ko, strādājam, kraujamies ārā un tad jau dosim atkal ziņu loģistikai un sāksim krauties uz mājām. Čāls, tu šoreiz cītīgāk strādā. Būs piekab jau izkraust. Kaut kā dīvaini, es nezinu, it kā vairāk tie kariņi ir, bet šitiem parasti tā, kad krauja ārā, viņš izkrauja 2 pakus, kaut kur aizbrauc. Uz otru firmas galu kaut kur pazūdus kā 10 minūtes, tad atbrauc, vēl kaut 1-2 pakus izceļ, atkal pazūd. Man iepriekšējā reisā beigas smieklīgi sanāca. Krāvu veselu kravu un tur tas krāvējs, laikam kaut kāds jauniņais bija iesācējis. Nu labi, es tur neko nesaku, zin kā, nu, lai jau mācās, kā tad cilvēks var iemācīties, ja neviens viņam neļaus. Bet smieklīgi bija tas, ka viņš man diezgan ilgi krauj, kāds 2 stundas. Viņš kraujam, tur lēni sanāk šķībi. Beigās es viņam saku, nu labi, vienkārši liecās palets iekšā, es paņemšu ar ohlu pats viss sastumš kā vajag, un tu tik brauc un ņem tās pārējās palets. Nu labi, tur kraujamies, un pašās beigās paliek 1 paleta, ko iekraut. 1 paleta vienkārši. Viņi te pat pie piekabas stāvēja, paņem iekrauj un viss. Viņš izkāp no kariņa ārā, viņš man pasaka, man beidzās darbulaiks, labi, kolēģis tev sakraus. Man vienkārši tā uznāca ņirgi, nu es it kā biju dusmīgs tajā pašā laikā, bet nu man tā sasmējos, nu bļāņas 1 paleta, nu tas tev ir 30 sekundes iekrauj un ej mājās. Viņš, nē, izkāpja ārā, man darbulaiks beidzās, čau. Thank you. Bye. Bye. Šoreiz laikam nebija 2 stundas. Jā, ir izkrauts. Cerams, ka kaut kāda plāna arī jau uz manīm ir. Jāzvan loģistikai. Nu, baigi ātri arī nebija. 1:22. Tikko uzrakstīju loģistikai. Jābrauc ārā. Tur tajā parkingā jānostājās un jāgaida. Kas jādara? Ir jau plāna atsūtīt uzreiz, kā nodevu ziņu, ka esam tukši, viss ir atsūtīts. Jābrauc atkal būs uz to kuģu noliktavu te patās. Kuģu noliktava. Jākrauj visādas manus priekš kuģi būs. Es tur kaut kāds 2 vai 3 reizes esmu bijis, tur katru reizi tā interesanti tādā ziņā, ka jādomā, kā sakraut, jo katru paleti ir savādākā izmērā, viena liela paleti, viena maziņa, viena gara, viena augsta, viena zema. Tagad man tur ir rakstīts, ka ir 6,4 metri, tas ir gandrīz puspiekabe. Cerams, ka viegli sakraus. Tur it kā nav problēmas piebrauc. Darbinieku uzreiz tev tur pienāk, tur nav daudz mašīnas, tur praktiski vispār nekad mašīnas nav. Arī tas, kā jāsaštuko, kā pareizi viss smuki sakraut, tā kā laižam kaut kādu, nezinu, noliekas, nepilni 20 km. Nē, tomēr 28 km, bet nu labi. Lai kā starpība jau tur nav. Tā kā tā, nu ko, braucam pakaļ un sākam kaut ko
kraut priekš mājām. Un tā uzlīme priekšā logā ir diezgan paliela. Tiktu kā jau man bija jautājumi komentāros, vai no braucot netraucē redzamībai. Tagad es kameru tur acu augstumā un tik daudz tos burtus es te redzu. Tāpat tās galdiņš lielāko daļu nosedz. Tā kā braukšanā redzamībai praktiski vispār netraucē. Tur viens skaistuls stāv. Reku būšu ieradies, es te pabraucu nepilnu pusstundiņu klāt. Kā jau teicu, tāda liela teritorija, baigā kustība te nav, mašīnas nevienas. Tad jau arī droši vien uzreiz sāks kraut. Es viņam varētu būt, ka tagad ir pusdienas laiks, ja čalis slēdz durvis vaļā. Vai nu tikko atnācis, jo tagad ir pēc mūsējā viens, viņiem 12. Nu kā būs, tā būs. Būs pusdienas, lai paēdīšu arī es, bet izskatās, kā būs, tāpēc, ka garažā jau durvis varās vaļā. Pajautāt. Jā, nu, ir tā, kā es teicu, dažādi izmēra paletes, Eiropenes, lielās, mazās, kaut kādas garas trepas tur, bet šoreiz nav tas trakākais variants. Es teicu tam krāvējam, lai sākam ar Eiropalešu izmēram, tad es te smuktā visu salikšu un tad jau te mēģinās pārējās paletes kaut kā sakombinēt. Tā kaut kā ar rohlu bišķi jāpastrādā. Jā, puspiekap būs piekrauts. Smags paletes, tāpēc es pats piekabēju pilvens uz augšu, lai tā kā vieglāk stumu paleti. Aizmukur pacēlu uz augšu, priekš sanāk tā kā bišķi klējā un tad ir tā kā pa kalniņu uzlej stumt. Bišķi vieglāk. Viss tās paletes tādas smagas. Šeit ir kaut kāds, nezinu, kas pa motoru ir. Pagājušais, kad es te krāvos arī, man bija tik smags kaut kāds motors iekrauts. Pār pa 2 tonnām. Viņš bija tik smags, ka vienkārši liekot viņu virsū uz paletes, tur 2 paletes pārlūza. Tad kaut kā lēni prātīgi pēc tam viņas te iekrāva. Es arī gribēju rohlu piestumt pie sienas, bet, protams, nevarēju. Pacelt jau bišķi tā kā varēja, bet pastumt nekur nevarēja. Tad beigās te no sāna krāvām iekšā. Bija tāds bīstam paleti. To es tur vispār kādam 3 štropēm toreiz štropēju. Ko redzēt to dažādību, kaut kādas kartonkastes, kaut kādu motoru. Tad ir kaut kādi šitādi virsū. Šitien vēl tie Eiropalešu izmēri ir. Mēs var smuku visu sakraut. Pēc tam, kad sākās kaut kādas lielās paletes, mazās paletes, tad vēl tad bišķi jāpadomā, kā te pareizi visu smuku salikt. Tā, 9 Eiropenes smuku sakrāvās, tagad sākās dažādo izmēru paletes, ko it kā viņi stāv uz Eiropenes, bet kaut kas virsū lielāks ir uzlikts un līdz ar to tā palete vairāk nav kā Eiropalešu izmērs. Tad jau te jau sāk domāt, ko salikt. Arī, ka šeit sākās mazāk palete, lielāk palete ar mucām un tad ir vēl šitāda palete kaut kāda vispār garā. Nākošā būs vispār kaut kāda puspaletīte. Te pareizi jāsagriež, kaut kas jāizdomā. Es pat teiktu, ka perfekti viss sanāca. Šitā lielā paleta aizgāja te tālāk, ko te blakus mazā un gandrīz vienā līmenī ir. Vēl tik šitās te trepas jāuzmet augšā alumīnija. Galīgi viegls. Tad jau viss būs smuks sakrauts. Ideāli. Tā, dabūju te bišķi uzgaidīt stundiņu. Kamēr dabūju kaut kādu tur to nākošo kravu sarunāju. Un dabūjām 3 paletes 2 kilometru attālumā.
Un atkal kaut kas priekš kuģi jākauj. Baigi labi. Nekur tālu nebūs jābrauc. Te būs pie apsargi jāiet. Tāda teritorija tikai tā. Trāpi uz pareizo vietu. Tā firma, ko man vajag, vienkārši citā nolikavā iekšā, nolikavas ēkā un trāpīja pareizi apsrakstēts, lai brauc iekšā. Viņš man teica, otrās lielās durvis. Šis laikam būs pirmās. Šīs būs otrās. Jā, Rika ir. Ok, jānostājās kaut kur un tad jāiet pajautāt. Nu, kā jau pie holandiešiem ierasts. Darbinieks teica, tais vaļā. Tūlīt iekrausim. Viss jau esot gatavs. Pirmo paleķu arī ko atvedi. Laikam viss trīs būs šitāds darbinieks, tagad aizbrauc pēc Rohols. Gatavs. 3 paletes. Jāiet parakstīt papīru un jāgaida nākošo kravu. Izbraucu ārā un atkal jāuzpauzē. Laikam šonadēļ diezgan čābīga kravām ir. Tā vienkārši jāpasēž jāgaida. Tad kaut ko atsūtīs tālāk. Nu nekāda baigā pauzīt man te nesanāca, jo tikko kā apstājos, sabira viss plāns. Šodien man vēl jāsavāc ir 2 vietas. Nākošā vieta ir 90 km. Tur pēc tiem izmēriem un pēc var izstāst, ka kaut kādu hurpkasti jāsavāc. Un pēc tam man ir jāiebrauc Vācijā un Vācijā vēl viena firma jāsavāc. Un tad rītā vēl viena, bet svarīgi šodien ir savākt tās 2, jo rītā tā firma strādā tikai līdz 1. Tā kā, jā, dodam virsū kaut kādu stundiņu ar kaut ko jāpabrauc un savāksim to vienu kaštelu un tad gāzīsim uz Vāciju. Tums dziļi manās kabatās, pats savu Dievs sevi sabratāja. Tums nakts ceļas zāle šeit pat atradās. Mēs es stūra bez gaumes un nātās krundu kājas. Tums dziļi manās kabatās, pats savu Dievs sevi atradāja. Tums nakts ceļas zāle šeit pat atradās. Mēs es stūra bez gaumes un nātās krundu kājas. Eku man iekraušana. Man paleti. Nu, man ir bijusi viena apmēram tāda paša izmēra kastīte, vēl kādreiz bijusi jāsavāc. Labi jau, ka vēl nelikt pie rampas braukt kraut šito iekšā. Nu ko, gāžam uz Vāciju, 90 km, to mums arī šodien ir jāsakrauj. No 3 sastāv līdz, kad valkam nav tālu. Kāds par bazāru šeit atbildēs, tu mani labāk turi pie vārdu. Kāram acis kļuva netīras zils, jo pietika drosmes mācīt citiem, ko es drīkstu un ko nedrīkstu vilkt. Vārda magazīna pilna tā kā tu piestrādās par lodas gala mērķi. Es krāju graudus, ar kuriem piebaroju liels sams, ej uz lielu lomu un ķeru tiešā dienas zagas. Nu, bet pagatak, tas esmu es, ja vēl atcerās, ka kapratis man kaimiņus ir vecs, kurš ir padomnēs vaidās, bet ir svaigāks par presi. Nu ko, esmu atbraucis šitajā firmā, arī pāris reizītes ir būts. Te parasti krauja ADR-u un te ir tā kā pie ritīgiem vāciešiem. Visu pārbauda. Viss tur papīri jāizpildi ir šitajā te ofisā un pārbauda ADR-u. Un šeit pats galvenais pati galvenā prasība viņiem ir, lai būtu akai, nu, teiksim, ja tev izlīst kaut kāds ADR šķidrums, lai tev būtu tas palaks, ko uzklāja akai virsū. Tas ir viņiem galvenais noteikums šitajā firmā. Man it kā ir visa ADR komplekts, tā kā visam vajadzētu sajiet tikai. Gan jau kāds laicīši būs jāpavada, kamēr sakrausies. Es saku, jo te nenotiek viss tā baigā ātri, kamēr piereģistrējās, kamēr piedzem pie rāmas, kamēr viss pārbauda, kamēr sakrauj, kamēr atkal papīrus paņem. Bet nu ko, jāiet uz ofisu, piereģistrēties. Galvenais šodien šito sakraut, lai var braukt uz nākošo firmu.
kas šoreiz paveicās. Nav ADRs, piereģistrējos ātri un jābrauc jau pie 48. rampas. Iekrausim te 3 paletes. Es īsti nezinu, neatceros, vai te laidi iekšā vai nelaidi. Bet nu labi, pēc tam jau parādīšu, ko tur iekraus. Es vispār šokā par šito apmeklējumu. Piereģistrējos ātri, sakrauts arī jau ir. Cik 6 minūtes pie rampas bija. Viss gatavs. Braucam nost. Es paskatīs, ko tu tur labi iekrāvu. O, kas mums te ir? Kaut kādas paletes ar maisiem. Smagās. Tā, nu ko? Izslēžam uz ofisu pēc papīriem un gāžam uz Osnabruku laikam. Jā, man liekas, ka nākošā vieta bija Osnabruku. Tā ir tā vieta, kas man ir jāsavāc rītā līdz vienai pa dienu, bet nu, galveno plānu es izdarīju. Šodien savāc šitās kravas. Tu ko okmens tie mojas? Nezinu, kas tur iekšā bija. Zini, kas ir pats labākais? Šitā te milzīgā krava iet uz Lietuvu. Nu labi, ka mums ir tāda iespēja tur, ka es viņu tur varēšu atstāt vienkārši, ka man nav jāgaida speciāli rīt, lai šito atdotu. Tā būtu diezgan stulbi. Es tāds viens mazs kurpkastīts. Jāgaida nākošā diena, jāgaida, kad darbinieki atnāks uz darbu, lai pieņemtu kravu. Var jau būt pa ceļam satiks kādu kolēģi, kuram ir Lietuva. Un jau vienkārši iedošu šito kastīt, lai piegādā manā vietā. Tā kaut kā. Nu, aiziet, laižam uz Osnabruku. Tur gan būs tāds liels gabals jākrauj. Un. Jā, 60 km vēl jāpabrauc šovakar. Tad jau būs galā. Tajā pusē pamatīgs sastrēgums. Bet man tuvāk Osnabrukai manā pusē arī ir. Cerams, ka netik traks. Pāris kilometrus no firmas reku veikals. Iepirkuma centrs. Cik jau vēls vakars ir, šodien tur tāpat nekraus. Jāiet pavazāties, pastīties kaut ko inčīgi. Nu ko, kaut kādu laiciņu pavazājās pa veikalu. Esmu atbraucis līdz firmai. Pašas firmas. Paliels parkings, vajag labi. Man mēģina tikai kaut kādi līnijā strāpīt nostāties. Nu, redz, cik labi beigās sanāca. Paši firmas parkings uztaisīts. Jāuztais 11 stundu pauzīte. Tad jāiet reģistrēties. Vispār jāapstās sākumā, cikos tā firma sāk strādāt. Man 11 uztaisīšu jebkurā gadījumā. Bet man jau viņš arī būs kaut kādos 7:30 pēc vietējā laika. Nē, pēc Latvijas laika, tas ir pēc vietējā vēl agrāk. Tikā. Jā, tikko kā vēl no rīta uzprasīšu, vai man ir vēl kaut kas jākrauj. Jāparēķina tie brīvie metri, vai vispār kaut ko vēl var iekraut. Un ja nekas nebūs jādara, tad uzreiz kā firma sāk strādāt, iešu krauties un tad jau laikam varēs gāzt mājās. Bet nu, varētu jau vēl kaut ko iekraut. Tā kā tā, viss, gaidām rītu. Jau nu labs rīts. Izdarās šie sāk strādāt 6. Tad pulkstens ir
6:30 pēc vietējā. Man tikko uztaisījās 11 stundu pauzīt. Jāiet mēģināt pieteikties. Jāsakraujās un tad laikam jāgāž mājās. Ir vakarā dispečers parunāja, kad it kā esam pilns pēc šitās te vietas. Tevi pie mikrofoniņa jāparunā. Arbinieks teica, lai es pagaidu parkingā, ka viņš laikam atbrauks pie manīm. Aiziet, braucam iekšā. Man darbinieks jau tur gaida. Nokārtos man ne, bet noliks man, kur te man jānostājās ir. Laikam kaut kāds iekārtas kraus. Tas sāns vadāja. Kaut vai šitādi lielu bleķi iekrāvu, tad vēl ir ko vienu paleti. Te vēl kaut kāds palets būs. Tāda paleta vēl, kaut kāds bišķi problēmas sākās. Tas, ka nesaiesiet, bet kaut ko te mēģinās sastumt, vēl vienu paletu vēdu. Jā, nu, paskatās, kā sagāja viss. Nu, te bišķi piekārtot. Šito paletu viņš pats uzkrāmē tur virsū. Un viss ielīda. Un būs arī pilns. Te vairs paleti neiet iekšā, ka kastes stāv tādēļ, ka tur tā paleti ir platāk. Tagad tā, jānoštropējās un viss. Jāiet ar papīru. Sakrāvamies ar ātri, 41 minūte. Bet papīra laikam vēl kaut kādu pusstundu būs jāgaida. Tas darbinieks, kas ir par to atbildīgs, tas laikam vēl nav darbā. Kamēr te gaida papīrs, jāizmanto izdevību, jāpēd brokastis. Pēc tam būs visu dienu jābrauc. Labi jau, ka viņš ir tik agri sāk strādāt. Varēs lielāko daļu Vācijas izbraukt. No paša agri rīt jau. Te sastrēgums sākās kaut kad dienas otrajā pusē. Tā arī bija, kā solīja, papīri pusstundas laikā gatavi, bet es vēl nostāvēju 45 minūšu pauzīt, lai var tagad braukt 4,5 stundas. Esam jau reku uz Bānārā. Pagaidām ripo ļoti labi. Un cerams, ka es visu to Vāciju arī tā izbraukšu. Iespējams, vēl būs vienam paleti jāsavāc, jo tur tādi izmēri paletē ir. Ja tā palete būs, tad piebrauksim savāksim, bet ja ne, tad pilvēji gāžam uz mājpus tagad. Parasti pa šito ceļu pēcpusdienā braucot, deg zīmes, dzīt nedrīkst, ietritīgā kolonna. Viss tur brauc uz kaut kādu 80. Reku, tā zilā punktiņa tur šobrīd es esmu, un te līdz tiem dzeltenai zvaigznītē parasti arī tās zīmes deg. Tas ir kaut kādi 200 kilometri. Jā, tā kā es pirmīt teicu, labi, ka es agri no rīta sakrāvos, ka es tagad varu te pilvēji braukt, jo zīmes nedeg, mašīnas maz. Bet, nu, jā, piekdienas pēcpusdienās parasti ir baigā braukšana garas kolonnas, tad, nu, vai nu cieties un brauc ar viņiem vienā ātrumā, vai, nu, riskē. Bet, nu, parasti tur tās kolonnas ir tik garas, ka, nu, ja tu ceni, tad tev ir vienkārši, nezinu, cik ilgu laiku jābrauc pa vidējo joslu. Protams, jāatcer, ka tev milicis uz papēžiem nesēž. Ko 4:20 būšu noripinājis. 10 minūtes palikušās. Atbrauc līdz Berlīnei un uztais pauzīt. Brauc te autohofā. Es nezinu, ka tāds autohofs ir.
Robīts man pateica, un tā es te Google mapē atradu. Maps, šitādi es taču nezināju, nebija pamanījis viņu te. Pauzi pagājus. Uz bānu ārā kaut kāds sastrēgums. Šito vajadzētu kaut kā izbraukt, apbraukt un jau viss pārējais ir zaļš. Vajadzētu labi gabaliņu šodien Polijā tikt iekšā. Braukšu līdz nākošajam nobraucienam, te 3 kilometri. Remonts te no 2 sajiet, bet no 3 joslām sajiet 2, tāpēc ir tāds sastrēgums. Jā, bet tūlīt aizies. 15 km pirms robežas iebraukšu benzīnu tankā. Es taču paskatīties vēl vienreiz tās pirmajā vietā, ko iekrautās muces. Jo tur, manuprāt, tur bija rakstīts, ka tur ir eļļa. Un ja tā ir eļļa, tad viņi ir jādeklarē. Dispečeri laikam tur nevar dabūt info no tiem holandiešiem, kas tad tur īsti ir iekšā. Iešu tūlīt pats pastīties ātri. Jap, tā ir eļļa. Kaismas engine oil, jā. Tā, šito es nofočēju. Jā, es esmu dispečeram. Bet viens labi kā uzprasīja. Tagad te tuvojos Polijai, es uzprasīju loģistikai vai nav. Tas jāpiedeklarē. Izrādās, ka ir. Ai, ja nepiedeklarē krāvu un noķer muitnieki, tādi ir čavinieks. Pēdējais, ko es zinu, pa nenodeklarēt kravu, Latvijas dabīja samaksāt 10 000 eiro skaidrā naudā. Es to negribu. Uztaisīšu te 15 minūšu pauzīt parkingā, kamēr piedeklarē to kravu. Un jā, tas nozīmē, ka tajā pusē Polijai, Polijas-Lietuvas robežā dabūšu pie muitniekiem piebraukt un atrādīt to kravu. Nu, beigās es nostāvēju 45 minūtes tādēļ, ka pusstunda bija pagājusi, kamēr man piedeklarēja. Es domāju, nostāvēšu to 45 līdz galam, vienkārši tā nepazaudētu laiku. Un, jā, vēl es varu šovakar izbraukt 4 stundas. Nu, ja viss baigi labi ripo, varētu kaut kāds 300 km iebraukt Polijā. Rītā pat varētu tikt mājās arī, ja labi rītā ripo. Un, kas vēl būtu svarīgi, nekur nečammāties, tad rītā varētu vēl Varšavu pirms rīta liegumu paņemt, kas ir 8 pēc Latvijas laika. Es rēķinu, ka es varētu būt tur kaut kādos 7, tā kā man vēl kaut kāda rezervīta arī bišķīt ir. Tā kaut kā, jā, ja gadījumā nokavē to rīt liegumu, tad jāsēž pirms Varšavas līdz 11. Tā kā vienkārši 3 stundas jāsēž jāgaida. Vai jābrauc riņķī, bet tur atkal bišķīt līkums ir, tur kādu pusstundu pazaudēja. Bet skatīs, es ceru, ka te vakarā viss labi ripos, un sākšu āgri no rīta, kad arī rītā labi ripos, kad viss sajies. Bet, jā, 10 km, mētamies iekšā Polijā. Nesaprot, kas te šodien notiek, bet vienkārši sastrēgums pie sastrēgums robežas. Nenormāli daudz mašīnas iet uz Poliju. Robīts jau man ati būs panācis, kamēr es pauzē gaidīju to deklarāciju. Robīts man tepat arī aiz muguras ir. Laika mums plus mīnus vienādi ir. Varēsim kopā pabraukt līdz mājām. Jā, pilus laukums ar muitniekiem. Vienam pa piekam ložņā. Robīts arī klāt, tā kā gāžam meklēt parkingu, kur mēs šonakt paliksim 3,5 stundas, mums vēl liko braukt. Kamēr es te braucu, gribu izstāstīt vienu lietiņu, tādu mazo reklāmiņu, jo pēc komentāriem es esmu novērojis, ka liela daļa, kas skatās mans video, arī dara šo te darbu, kāds jau ir procesā, kārto tiesības, kāds vēl nākotnē taisās to darīt, tāpēc varbūt jums tas var noderēt. Tie, kas ir TikTokā, gan jau ir pamanījuši, ka es tāds video uzfilmēju priekš Einsteina autoskolas. Viņam tagad ir tāds foršs jaunumiņš, ko es pirms tam neesmu redzējis citās autoskolās. 95. koda kursus atjaunot vai nokārtot daļai attālināt. Tas nozīmē, ka 3 nodarbības tev ir jānosēž skolā, un 2 to var noklausīties online, attālināt no jebkuras vietas. Tur vairāk šīs jomas eksperti iet cauri visām tēmām, sīk un smalki tur visu pastāsta, pamāca. Pats gan es vēl to neesmu izprovējis, kā tas ir, jo man vēl 95. kods ir. Bet man liekas forši, ka tev nav visu nedēļu jāziedo, sēdēt skolā, klausītos.
labi, 3 dienas tev ir vienalga jāaiziet, bet arī 2 dienas ir daudz, ka tu vari kaut no mājām vienkārši nostīties, noklausīties. Arī, ja kāds nākotnē taisās nokārtot CE kategoriju, viennozīmīgi iesaku Einsteina autoskolu. Esmu iepazinies ar instruktoriem, ritīgi krūti džeki, profiņi, labi iemāca, pastāsta, parāda, kā labāk tur iebraukt gabarītu vārtos, kā tur sakabināties. Nu, arī braucot pa pilsētu, viņi tev dod norādes, tad jau sagatavo tā kā eksāmenā, tā kā eksāmena pieņēmējs, un plus vēl tev pamāca, kā labāk, kur ko izbraukt, kā pareizāk. Protams, tur var nokārtot visas kategorijas, gan mots, gan vieglo, gan autobusu, bet tā man tēma jau ir CE kategorija un 95. kods. Un, jā, vēl man patīk arī viņam tā mājaslapa ir uztaisīta tāda forša, saprotama, vienkārša, tu visu var izlasīt, visam var arī pieteikties online, nav tev tur jāzvan, nekas tur pa telefonu jāmēģina noskaidrot. Jā, un CE kategoriju var mācīties gan Jelgavā, gan Rīgā, gan Valmierā. Tā kā, ja tev plānā ir kārtot CE kategoriju, atjaunot 95. vai nokārtot 95. viennozīmīgi iesaka Einsteina autoskolu. Viņi palīdzēs. Skatos, ka izbraucot cauri, var padot līčiņas apakaļ un iestoties tur kaut kā vieglās tajā. Ko palikuši mums uz 17 minūtes. Sāk meklēt vietu, kur apstāties. Visi parkingi līdz šim pilni. Un brauksim te tankā, pastīsimies. Ja te nebūs vieta, tad jābrauc kaut kur tālāk. Bet, nu, cerams, ka te mēs kaut kur apstāsimies. Es savu vietu dabūju, Robīts iekomandēt. Klaus, pār! Vārā un tiek! Tā arī paliec! Trakums ar pilniem parkingiem. Stāj tik nos, būs labi. Jā, nu tā kaut kā Polijā piekdienā parkingu atrast. Nav tas vieglākais darbīgs. Bet nu nostājāmies garām, viņam te var pabraukt. Tad jau 6 no rīta brauksim ārā. Ko tu tur ņēmi? Super kombo. Es domāju, tur ir viens tikai. Kas viens nav viens? Nav viņš atkal filmē. Pašās vakariņas. Abūs uz tanku vēlreiz nevajag aiziet? Nē. Iesim pēc tam? Nē. Būs iemesls neiet tik tālu. Otrā parkinga galā apstājāmies. Un gatavs pakāst? Gatavs. Tu gatavs negulēt? Es domāju, ka mēs gulēs, kad 2 stundu un 2 stāvam. 2 zāģi un tu jau vairs negribēs spēlēt. Nē, pusotrs tev. Vidīgs jāsamontē. Nu, tā tad 4 ejam gulēt, 6 ceļamies. 6 jāsāk jau braukt, ja? Jā. Bez 10, 6. Bez 10, 6 jāsāk. Ej, tev baterijas nav. Skaties. Tur un gols. Jūs ar šito reniet, tur taču pēc 10. Izgāja vadī. Tev jau komps tur palīdzēja. Tev izstāstīja, kā būs. Cerams, ka kamera ieslēgt. Jo, tā nebija. Komps uztaisīšu. Jā, komps sakal viņam. Nu, labs rīts. Ko pulkstens pēc 10:06, jāsāk tūlīt braukt. Es te vakar montējot video aizmigu un nebiju uzlicis modinātāji. Robīts man uzbungāja. Es, protams, sākumā atkal sabijos, ka es kādam traucēju, ka es esmu tā nostājies, bet nē. Robīts saka, nu, dāj, laižam. 5 minūšu laikā sataisījos un braucam. Ja es nebūtu kopā ar Robīti, es būtu aizgulējies un būtu nokavējis Varšavu, būtu dabūjis gaidīt 11. Tā es vēl rēķinu, ka mēs tieši pirms 8 iesim iekšā Varšavā. Ko Robīts, kamēr es taisījos, uztaisīja man brokastis, kafiju iztecināja. Un jā, jāsāk ir braukt. Jāizbrauc Varšavā, tad kaut kur jāiztais pauzīt, jāizbrauc uz Kauņu, izkraut to man lielo kastīti. Un tad mēģināsim aizbraukt līdz Rīgai šodien. Vajadzētu būt, ka visam jāsaiet. Galvenais, lai labi rīpo.
Troksnis mazsvarīgs, domās viens. Tikai es un doto manā galvā miers. Dodos nezināmajā, nemaz negribos man stāt ceļa malā. Atsevišķināties no problēmām ir galā mērķis. Gatavs visam, es pļaušu to, ko sēž. Es dodos ceļā, dozēju to jūdu vairāk, kas jau dekāds. Ja varētu, tad kapā ņemtu taču, kas atslēgs. Lēni pieripotu pie dieva galda estrādes. Ja tu stopētu, vai tu būtu sev par ceļam, vai tu dotu blakus vietu svešam. Tie nav viegli jautājumi šajā svētdienā. Vieglāk tos ir cilvēki. Nu ko, 3,5 stundiņas nobrauktas. Veiksmīgi izbraucām Varšavu, perfekti iegājām iekšā, 10 minūtes pirms lieguma. Jāiet uzēst brokastus, un tad gāzīsim tālāk. Kaunē. Ejam, jā. Jāici. Ēdīsim, taisīsim plaši. Es tev rezervus taisa dabūju krokšiem. Nevajag? Neredz, ka tās? Robi! Labi, apetīt. Paldies, tev arī. Paldies, brokastim. Nē, reku kuģis viestīšu. Atkal te parking tunings notiek. Māja lampiņas. Jābrauc pie traks poterīšiem. Jā, nobrauksim gar traks poterīšiem. Man te Instagramā rakstīja 2 gabali, viens Lomžā, viens aiz Lomžas. Nobrauksim garām, lai uztais kādu bildīt, uzfilmē. Redzēt Lomžu apbraucamā remonta pa dienu, kā viņš te izskatās. Augstumiņš te ir pamatīgs. Pa ziemu katrā ziņā mēs vēl braukšam pa šito pusi. Es tikai ritīgi ceru, ka viņi te ļoti kaisīs to ceļu, jo, ja te kaut kas notiek, tad tur no tā augstuma krītot lejā vēl var paspēt pat somu sakrāmēt. Bet, jā, kā jau iepriekšējā video teicu, tagad Lomžai apbraukt riņķi vienkārši nenormāli ātrumos. Kaut kāds 10 minūtes, un jau bez Lomžai otrā pusē. Tā bija kaut kāda pusstundas laika. Dūlē džeki šitādā te laikā. Speciāli brauc no pilsētas ārā, varētu sapuķēt mašīnu. Nē. Dūlē ar riteņiem reko atskrējuši no pilsētas. Sasveicinājos ar vienu puiku, tam bija rokas pārsalušas. Ar vienu? Jā, neredz, viens jau tik te grāvī mētā, jo pirms tam nekādā bija tiesīgs ar tā mašīnu. Dūlē puiks. Šitie čalīši toreiz par nakti arī nāca mūs ārā uz vānu filmēt. Ar Aivu, ka braucām. No visiem rakursiem kāļu maut. Vajadzētu sākt braukt, ne? Braucam, jā. Arī lejiš tomēr. Thank you. You will be in YouTube. Vot, sapučējusies, apfilmējušies, gāžam tālāk. Jāpaspēj vēl Lietuvu izkraut. Bet, jā, šī te ir Dūlu puikas. Viņi te pilsētā dzīvo, viņi te speciāli. Taču viena riču kāp 2. Puikas no pilsētas speciāli brauc ārā, lai varētu safučēt mašīnas.
Pēdējie kadriņi vēl. Nu ko, esam uz Polijas-Lietuvas robežas. Robīts laiž uz Kauņu, viņam tur ir laika deg uz izkraušanu. Pagaidīsim kaut kur, jā. Es braucu atrādīt kravu. Skatīsies, kā man te ies un kā tev tur ies. Jā, tev te neviens nav, tev jābrauc. Cienīgi. Jā, man jābrauc otrā pusē Bānim. Citreiz viņa rekur te sēž. Es aizbraucu garām. Jā, citreiz viņa te pie tās būdas sēž, to var te pati piebraukt, atrādīt kravu, bet ja viņa te nav, tad jābrauc tur pāri pa tiltu otrā pusē uz to viņa office lielo, kur viņi tur viss mitinās. It kā sīkums, kas tur ir, pārbrauc pāri pa Bānu ātru un atpakaļ, bet pārbraucot tur un atbraucot atpakaļ, kāds 10 minūtes no braukšanas laika pazaudē tomēr. Te man jāpaņem cemerka, pase un visu mašīnas dokumentu. Tehniskās ierokas kopienas. Jā, un man ID karte. Jāgais, ka nāks pārbaudīt. Paskatīties, nevis pārbaudīt. Šofers atbraucis atrādīties. Šis man liekas tik muļķīgs process, vispār viss tā deklarēšana, viss. Un tas tikai tāpēc, lai tiem muitniekiem darbs būtu. Kādreiz viņi tur varbūt stāvēja uz robežas un tur pasas baudīja un vispārējo, tad tagad viņiem darba nav, tad bija kaut kas jāizdomā, lai viņiem būtu ko darīt. Jo, nu, kā noteikti, tā doma ir tāda, kad laikam, es tā saprastu, kad piedeklarē šitāds te pretis, lai tu it kā te neievest viņas Polijā un tur nenotirgot pa lētu. Viņiem ir iedots špions, ka viņi redz, kā es braucu ar to Poliju. Viņi man var izsekot līdzā visu. Nu, taču jā, galā, ja man jāpiebrauc, viņiem jāparāda, ka tā, nu, tās paletes ir. Nu, bet ja es tiešām gribētu to šķidrumu dabūt no tās mucas ārā, es taču paņem šito mucu ar eļļu, izripinu ārā un ieripinu iekšā mucu ar ūdeni. Nu. Tā kā vaļā jau viņi netēs nepārbauda, tad jā, tāds, kad saku, neiedzīgs pasākums, tikai laika vilcināšana. Bet, nu, kas jādara, jādara. Viss kārtībā, pakaļ papīriem un varam gāzt uz Kauņu, piegādāt man lielo paletu. Video sākumā teica par to tīro mašīnu vienā virzienā. Tad reku ir tas iemesls uz robežas, te noteikti trakie remonta darbu un tā ceļbūvs tehnika arī brauc pa šito te ceļu un tad viss ceļš vienkārši dubļos. Bet, nu, neko nevar darīt. Jāmazgā mašīna ir. Vai neiēdās un jā, arī pa Eiropu braukt dubļānam nav diezko forši. Labs, tikko viss sakārtojās, man nebūs jātērē liekas laiks un jābrauc iekšā Kauņas izkraušanā, jo kamēr es biju pie muitniekiem, Raivo man piebrauc pie muguras, un Raivo arī jābrauc ir izkrautā Kauņa, tad mēs aizbrauksim līdz Kauņai, tur iebraukšu benzīna tankā, piestāsim apdivu, es to kastīti iemetīšu pie Raivo, lai Raivo viņu nodod, nu jo tāpat viņam kaut 5 metri jākrauj ārā. Un tad es tur uztaisīšu pauzīti, un tad jau no turienes varēs gāzt pa taisno līdz Rīgai. Ideāli. Labi, it kā mums tā izkraušana tur ir pa ceļam, bet vienalga, tur jābrauc iekšā tā kā pilsētā ir, un tad tur pēc tam pa otru pusi ārā, kur arī ir apdzīvots vietas un nav labs ceļš. Tā kā šitais būs daudz labāks variants. Sazvanījos ar Raivo un jau sarunāju, ka iebrauksim parkingā, atdošu viņam to kastīti. Nu ko, nostājos uz pauzīti, tūlīt Raivo piebrauks. Atdošu viņam to savu kastīti. Jāsaka, lai nāk palīdzēt aiznest. Čau. Palīdzēs? Ekspres, kur Palīdzēs aiznest. Kur tu liks pekabē? Jā, es ne. Ratēs, es vaļā uzskatīt. Jā? Skaļi.
Liec uz grīzi, labāk manī tur piekamē stāvēja. Paldies tev! Čau! Nu ko, pēdējā pauzīte ir uztaisīta, gāžam uz Rīgu. Rīgā izkrausim pilnībā tukšu piekavi, jo viss kraus iet uz Igauniju. Un tad līdz otrdienai brīvs, jo pirmdien ir svētki, nekas nestrādā, līdz ar to uz darbu jānāk tikai otrdienā. Otrdien jābrauc sakrauties un prom uz kuģi un atkal jaunā reisā. Šis reizes beigās salikās ideāls, otrdienas kuģis, 5 iekraušanas, sestdien mājās. Tā kā, jā, teikšu jums čau, paldies, ka skatījāties, ceru, ka bija interesanti. Sveiciens visiem valsts svētkos un tiekamies nākošajās epizodēs. Čau visiem! Izstājās klubā, līdz 21 dzīvos, nepieskatīs beibe, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Brālība viena tā ir noslēgta pats, brālis no brālis ir šķirī, man vēl iepriekšējā nakts. Maldu guns vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad virs ir šķirīs kāds dejos to aizliegto deju fakts. Maldinošais skats no malas balda, uguns ceļu rādā, būsim vēja brāļus, kas ir līdzi zemere vējiem tālo, bet preventos un krustelēs mēs neimās nepiestāvs komāt, par nākotni tādiem, ka mums nemaz nepiestāv. Grieži nāksies, mums ielūkoties pagātnē, vai varēs spēsim viens otram piedot, pieļautās kļūdas mēs ko, kā šodien klājās, tev mans draugs, spēriecīga dzies tiekstā pānu trauk, maldā patiesības smelts, kad ir melu apkārt tik daudz, kad ir melu tik daudz, gribu ticēt, ka viss ir tā vērt, citu viedoklis man neliekas lēts, mūsu draudzība vienmēr būs svērt.